Atminoties notikumus pirms 33 gadiem, Gulbenē norisinājās barikāžu atceres pasākums ar siltu sirdi brīvībai, kura laikā apmeklētāji ziedoja gan siltu apģērbu, gan veidoja arī ierakumu sveces, kuras tiks nosūtītas Ukrainas karavīriem. Brīvība nav pašsaprotama. Par to mēs pārliecinājāmies 33 gadus atpakaļ, kad cilvēki devās uz barikādēm, lai aizstāvētu cīnītos par savu neatkarīgo valsti. Un to mēs redzam arī tepat kaimiņos. Šo nežēlīgo karu. Arī mums palīdzēja, tad, kad mums gāja grūti, mums ir jāpalīdz Ukraiņiem. Ja mēs palīdzēsim Ukraiņiem un kopīgi izdosies gūt uzvaru Ukrainā, tas mums daudz ko palīdzēs arī mūsu drošībai. Jo, kā pieredze rāda, tad šī liela valsts negrib apstāties pie vienas valsts okupēšanas. Lai iegādātos materiālus armijas sveču gatavošanai, decembrī Gulbenes novada biedrība Dēms rīkoja labdarības izsoli. Arī cilvēki bija atsaucīgi dāvinot parafīnu, kartonu un buņģus. Mūsu mērķis bija arī šo pašu sveču liešanu liet janvārī ar mērķi, lai paspējam līdz februārim simboliskajiem nožēlojamiem 2 gadu atzīmēšanai, lai varam saliet tik daudz sveces, cik ir 2 gadu dienu summā un paspēt nogādāt uz Ukrainu. Un tajā brīdī, kad mēs redzējām, ka biblioteka organizē pasākumu arī šie mūsu brīvības cīņām, piemiņas pasākumus likās ir tikai normāli un loģiski, ka mēs nākam kopā. Un, kā lai saka, viens otru gan atbalstam, gan uzturam. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja sasildīties pie ugunskuriem, baudot zemesardzes sarūpēto tēju un beķereizes speķu pīrādziņus, vienlaikus kopīgi atceroties pagātnes notikumus. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, gan lai stiprinātu stipros Ukrainā, gan arī pašiem, lai spēcinātos un būtu kopā viens ar otru, atcerētos par tiem, kas devās uz barikādēm, par šiem drosmīgajiem cilvēkiem. Man liekas, ir vēl svarīgāk, ka mēs arī dzīvojam ne tikai pagātnē, bet tiešām kā šodien arī reaģējam uz esošās pasaules un procesu notikumiem un mēģinam atkal būt kopā. Jo tas jau vēl vairāk tikai izgaismo, cik paradoxāli, bet brīvība un demokrātija ir viena no trauslākajām vērtībām, kas mums ir, kuru ir visvieglāk apdraudēt. Un, ja mēs paši to nevērtēsim, tad mēs arī nevaram gribēt, lai kādi citi par to cīnās vai vērtē. Pasākumu papildināja vēsturiskās barikāžu fotogrāfijas no Gulbenes novada un mākslas muzeja krājuma, kā arī barikāžu laika aculiecinieku filmētie video materiāli. Ukrainas atbalstam tika sagatavots vairāk kā 500 ierakumu sveces. Elis Ragauš, Gunta Matisona, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.